Sprīdītis devās plašajā pasaulē laimi meklēt, bet sastapa bēdu. Garais klepu milzis, masalu rēks, dzeltenais velns un vējbaku māte bija sagatavojuši pārbaudījumu. Sprīdītis klepojot sakņumu ceļmalā, parādās izsitumi un deguns sāk tecēt kā pavasara upīte. Kas tad nu? Es tak nevaru saslimt, jo es esmu galvenais varonis. Te pēkšņi no krūmiem izlec dīvains tēls ar svārstu rokā un piramīdu cepuru galvā, kurš stādās priekšā kā zintnieks astrālais Ansis. Paga, puiss! Nav jau tik traki, tev vienkārši bloķēts enerģijas plūsmas. Es zinu, kā tik galā. Sprīdītis šajā brīdī zaudē savu kritisko domāšanu, tāpēc pavelks uz astrālā Anša alternatīvās medicīnas pasauli. Vispirms iesiet plaukstus ar ķiploku un pieliec pie pieres. Sprīdītis to dara, bet nekas nemainās. Tagad iedzer šo sudraba ūdeni un ieliec sudraba karot zem mēles, lai uzlādējas ar kosmisko enerģiju. Sprīdītis arī to dara, bet sāk palikt zilgans. Uzvelc šo piramīdu cepuri, tā bloķē ļauno slimību vibrācijas. Sprīdītis uzvelk, bet labāk nepaliek. Visa situācija iegriezās tā, ka laime Sprīdītim met lielu līkumu, jo nevēlas inficēties. Princese tā arī nav satikta, jo Sprīdītim karantīna. Un piedevām arī nacionālā varoņa tituls izpaliek. Sprīdītis pilnībā novājināts un apstulbs no zintnieku terapijas cenšas bēgt no situācijas. Un laimīgā kārtā bēgot pārvēršas par gulbi, kas ar sirēnu skaļu aizlido uz slimnīcas uzņemšanu. Ir pasakas, kurām nevar ticēt. Tici zinātnei, vakcinējies!